Čau! Es esmu Edvards Pauls, un šis ir raidījums Klase. Un, ja jums patīk interesanti stāsti, tad nepārslēdz. Aiziet! Sandijs ir tik tiešām draudzīgs un ļoti foršs džeks, taču skolā viņš ir iekūlies visādās nepatikšanās. Bet viņš šodien ir gatavs mums pastāstīt, kā tad viņš tika ārā no visām nepatikšanām. Klausieties, ir tiešām interesanti! Kaut kādām pirmajām klasēm, un tur bija kaut kāds savs bariņš, kas mēs tur visu laiku kaut ko darījām, un visu laiku gribējās iekļauties, ja viņi darīja, tad es arī, ja es kaut ko darīju, tad viņi arī, un vienkārši bija tā teikt brālība. Visu laiku negribējās tā, ja tu, kaut ko nedari, tad tu esi tāds un tāds, vai es nezinu, varbūt viņi tev par to nenosodīt, ka tu to nedari, bet viņi vienkārši ar tevi mazāk sāktu komunicēt, un tad tu varbūt paliktu viens, varbūt ne gluži viens, bet es esmu tāds cilvēks, kam man patīk būt bariņā, man nepatīk būt tādam atstumtam. Es arī vienmēr cenšos komunicēt ar cilvēkiem, iekļauties. Un, es domāju, tajā laikā tas ļoti lielu lomu spēlē tieši šī iekļaušanās, ka es ļoti gribēju iekļauties. Mēs sākām pīpēt gan ārpus skolas, gan tieši skolā. Mums bija tāds gaitenis skolā, kurš iet uz sportu no jaunās ēkas. Tur bija viena palodze, uz kuras visi sēdēja, un arī to visu darīja, vai šeit nāca pie šiem logiem. Un te ļoti maz cilvēku nāca, un tad bija diezgan laba vietiņa, bet vairs tā nav. Vienreiz gāja garām, uz pieķēra. Tas viss nonāca līdz direktorai, un mēs runājam ar direktoru, ar direktoras vietniecēm, ar sociālajiem pedagogiem. Tad vēl ar to bariņu mums tur viss kaut kādi atgadījumi ir bijuši. Tur bija tas viens puisis, ar ko mums bija tā teikt savu veidu sāncensība, un mēs tur visu laiku kāvāmies, kaut ko strīdējāmies, un tad arī vienreiz, man liekas, tas bija 6. klases, varbūt beigas vai 7. klases. Un tad kaut kā tas noved, mēs no sākuma sākām tur ar vārdiem viens otru aizskart, un tad mēs arī tur uz vietas sākām kauties. Tur arī no sākuma bija kaut kāda grūstīšanās, tad tur lidoja kulaki, kāvāmies, un beigās arī sēdējām pie direktoras vietniecēm. Un tad nākamajā dienā arī atnāca policijas skola, vienkārši ienāca klasē, pateica, par šo viņi ir kaut ko iesākuši. Tātad pirmais jautājums mums bija raksturojiet Monteskie attieksmi pret Dievu. Tātad, ko mēs saskatījām persiešu vēstulēs, ja? Tā, Sandī, tad dodu vārdu tev. Viņš bija filozofisks, jo teica, ka ja pastāv Dievs, tad viņš būs taisnīgs, jo ja tāds nebūs, tad viņš izrādīsies par vissliktāko un visnepilnīgāko. Citēji viņš teica, ja Dieva nebūtu, mums visiem tomēr vajadzētu mīlēt taisnīgumu. Vēl tur bija atgadījums, kad pietrūkās nauda, nebija nauda, visi gribēja kaut ko uzpīpēt, kaut ko padarīt. Tad sākās arī tur zakšana. Man zakšana nekad nav bijis tā, ka es to gribētu darīt. Nekad nav bijis tā, ka man tas tiešām patīk, jo man tas liekas ļoti nepareizi, bet toreiz arī es ievilkos. Man ievilkies bija tas, kurš skatījās, lai neviens nenāk mums pagrabstāvā pie ēdnīcas noliek somas, jo ēdnīcā nedrīkst ienākt ar somām. Es stāvēju tur uz stūru, un tad viņi arī somas tur viss ķidāja. Tur labākais tas, ka tur tieši ir kamera virs galvas, bet mēs to ignorējām, jo cik nav darīts kamera priekšā, viss kaut kas, un nekad nekā nav. Neviens taču viņus neskatās. Tur taču ir vienalga, un tajā brīdī laikam kaut kādam mazajam viņi bija paņēmuši to naudu, un tad beigās arī tam mazajam vecāki tur pieprasīja kameras, vai es nezinu, kāds process notikās, bet es sapratu, ka tie bijām mēs. Tad viņi bija laikam policijai iesniegumu uzrakstījuši, mēs aizgājām uz policiju, un tad, cik es to sapratu, pēc tam viņi to iesniegumu bija izņēmuši ārā, un viņi palūdza policijai vienkārši aprunāties ar mani. Nevis tikai ar mani, bet ar mums visiem. Ar mums bija individuāls sarunas policijā par šo situāciju, par vispārīgi, kas tur īsti notikās, kādēļ tā darījām. Tas vienkārši tā uzaudzināts, bet tieši zakšana vai tā ņemšana no citiem, tas man galīgi nepareizi likās.
Bet, es pats esmu muļķis, es to beigās tajā visā iegāju iekšā un pats ar to darīju. Uz policiju es devos ar mammu, jo es biju viņai izstāstījis. Viņa, protams, bija ļoti dusmīga. Es arī nožēloju savas rīcības. Likās, ka pasaules gals, kas tik vēl nav. Mūsdienu pusaudžiem no pieaugušiem, es domāju, ir nepieciešama tieši šis atbalsts, jo bieži vien varbūt pusaudzis baidīsies to pajautāt, vai arī viņam liksies, ka viņam nevajag šo atbalstu no pieaugušā, bet es domāju, tas atbalsts, ko pieaugušie mēdz sniegt pusaudžiem, kas varbūt nav prasīts, ir visvērtīgākais. Ar šodienas acīm es redzu to, ka tas 13, 12 gadīgais Sandijs bija pilnīgs muļķis. Viņš nesaprata, ko viņš dara, vai pat ja viņš saprata to pārāk vēlu. Tagad es esmu daudz savādāks. Tajā laikā varbūt man visa iesaistīšanās kaut kādos pašā skolā, parlamentā. Likās, kas tur ir, kaut kādi idioti vienkārši aiziet sapulcēs un kaut ko tur iet un domā. Bet tagad es esmu ļoti sociāli aktīvs. Es esmu gan skolēnu parlamentā, gan ļoti aktīvi iesaistos ārpus skolas jauniešu klubā 10x10. Mēs arī patreiz veidojam Tukuma novada jauniešu domi. Vakar bijām runāt ar deputātiem. Man ļoti patīk, es iegūšu šo pieredzi un tas arī viss man patīk. Un brīžiem es mēģinu saprast sevi, citus, attiecības, bet varbūt labāk tomēr pajautāt psihologam. Vai vecāki vispār var pusaudžus saprast? Protams, ka var. Vecāki ļoti labi atcerās, kāda viņi paši bija pusauģi. Dažkārt viņiem nemaz nepatīk to atcerēties, kādi viņi ir bijuši pusauģi. Bet pusauģiem nereti liekas, ka citi nevar viņus saprast. Tāpēc, ka tās sajūtas, ko pusaudzis piedzīvo, ir tiešām nebijušas un unikālas. Un šķiet, ka varbūt tikai man tā ir. Gandrīz droši, ka man tā ir. Un tad ir vēl viena lieta, ka pusauģi, protams, gaida, ka vecāki viņus sapratīs, un tas ir pilnīgi pamatot, jo vecākiem tas ir arī, tā ir viņu misija. Bet tā lieta nav tikai tā, ka man ir jāgaida, lai vecāki mani saprot, un ja viņi mani nesaprot, tas nozīmē, ka viņi ir veci, visiem ļauj, tikai man neļauj, mani nepamatot ierobežo. Ļoti liela atbildības daļa ir paša pusauģa rokās. Ka es parādu saviem vecākiem, vai uz mani var paļauties. Es nevis gaidu, ka tu man vienkārši laidīsi un ka man ir jāiet ar draugiem, bet es arī no savas puses ievēroju noteikumus. Tātad, ja vecāki teica, ka man ir jābūt līdz 11. vakarā mājās, piemēram, tad es arī esmu mājās. Un nevis tāpēc, ka man bija neinteresanti ar draugiem. Un draugi tikpat labi teiks, ko tev mamma nelaiž, un tad vienkārši saka, jā, traki, nelaiž mamma man. Jāiet mājās uz pasaciņu, vienalga, un nāc mājās, bet parādi, ka uz tevi var paļauties. Un ja pusaudzis to parāda, tad vecāki ir arī mierīgāki un atļaujošāki. Jo nereti vecāki ir striktāk reaģē, jo viņi raizējas. Kāpēc pusaudžiem ir svarīgi būt piederīgam kādai grupai vai kompānijai? Tu man pajautāji tādu labu jautājumu, par ko jāpastāsta nedaudz plašāk. Teiksim tā, ja tu iedomājies sevi 1. klasē, kas bija pat vēl pirms 1. klases, kas bija vissvarīgākie cilvēki? Tie tipiski būtu bijuši vecāki. Un bērni arī saka, mana mamma teica un atsaucās uz saviem vecākiem kā uz autoritātēm. Un tad, kad bērni aiziet skolā, tātad uz piedestāla ir skolotājs. Un tad pusauģa vecumā tas piedestāls patiesībā tiek notīrīts. Lai pusaudzis varētu labi augt, viņam ir jānoraida autoritātes. Un tā vietā nāk citi tādi paraugi, un tie ir lielākoties tātad sākumā, protams, viņa vienaudži. Un vienaudži kļūst daudz svarīgāki par skolotāju viedokli, un šajā vecumā mums pat var likties, ka vecāki neko daudz nesaprot, jo viņi jau ir un skolotāji ir arī veci un nekad neko tādu nav piedzīvojuši. Tāpēc piederība grupai kļūst ļoti, ļoti svarīga. Un tad ir tie jautājumi, kā es varu iederēties grupā, jo caur piederību grupai pusaudzis var izveidot savu identitāti,
saprast, kāds es esmu, vai ko citi par mani domā, kas ir manas stiprās puses, vai es varu patikt citiem, par ko es vēlos kļūt, ar ko es gribu identificēties. Tādi ļoti, ļoti svarīgi jautājumi. Un kā pieņemsim saprast, iztēlosimies tādu situāciju, ka tomēr ir tas pusaudzis iegājis tādā nepareizajā grupiņā ar cilvēkiem. Un ko darīt tajā brīdī, kad kaut ko darot visai tai grupiņai, es jūtos neērti kā tas pusaudzis? Jā, tas nozīmē, ka tad tu neesi pareizā vietā. Jeb arī, protams, ja tā var būt arī laba draugu grupa, kas kopīgi sadomā kaut kādas muļķības. Un tādā gadījumā ir pilnīgi ok, ka tu to saki, ka man tas nepatīk, man tas liekas aizdomīgi, es nepiedalos. Es vienkārši nepiedalos, un tu ej no tā ārā, un ja tie ir tavi laba draugu kompānija, tad nekas traks no tā nenotiks. Bet tu pareizi saki, var gadīties, ka tas jautājums ir, varbūt tiešām man ar šiem cilvēkiem nevajag būt kopā. Bet ir ļoti bailīgi palikt vientuļam. Gan jā, gan nē. Jo tas, ja esi palicis tagad uz vienu mirkli kaut kādā veidā distancējies, tas nenozīmē, ka tu esi vientuļš. Tu esi ar sevi. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi īstenībā, ko mēs arvien mazāk mākam, būt ar sevi. Iedomājies, ko tu dari, ja tev ir jāgaida sabiedriskais transports, un tu stāv pieturā. Skatos telefonu, pieņemsim. Jā, es domāju, gandrīz visi to dara. Pavērot, cik vispār ir cilvēki, kas vai pie ārsta sēžot, vai tādā brīdī, kad tev ir jāpagaida, ka tu vienkārši apsēdies un tu esi, un tu gaidi vienu brīdi. Un nekas nenotiek. Nekas nenotiek. Un tas ir ļoti svarīgi. Nekas nenotiek, un tu esi. Un tas nenozīmē, ka dzīve ir sabrukusi. Šī ir tāda viena pauze, viens pārējais brīdis, tā nav vientulība. Un tāpēc ir tik svarīgi būt arī kontaktā ar sevi, nevis visu laiku aizpildīt ēteru. Jo, ja nav kontakta ar sevi, tad ir ārkārtīgi svarīgi tikai, ko citi saka. Un, ja es neesmu ar citiem, ja man nav mans čats visu laiku vaļājies, ja es naktī neņemu telefonu blakus, un es kaut ko palaidīšu garām, ko man draugu grupa tur visu čato, un tad vienkārši es neesmu, tad es esmu ārā no tā. Bet jaunietis var sākt arī savu realitāti. Nebūt vienmēr pieejams. Un pēc tam vēl ir ļoti svarīgi veidot vairākas tādas savas sabiedroto grupas. Un viena no tām noteikti ir ārpus skolas aktivitātēs. Jo daudz dzīvo tādu pensionāru dzīvi. Es teiktu, es to neattaisnotu, ne pa ko. Labi mācies vidusskolā un nekas tev nav ārpusē. Tu tikai labi mācies, jo tu liec visu enerģiju mācībās, lai pēc tam varētu mācīties ļoti labā augstskolā. Es teiktu, ka tas nav prātīgs ieguldījums. Tāpēc, ka tā ir pensionāra dzīve. Tu dari kaut ko, un pēc tam tu ej mājā un sēdi uz dīvāna. Ir ļoti, ļoti svarīgi, ka jaunam cilvēkam ir sistemātisks ārpusskolas nodarbības. Mēs šodien esam atnākuši uz Jāņa Akurātera muzeju. Un šeit bērni, ja pusauģi, ir savākušies tādā kā grāmatu klubiņā. Ejam pastīties. Domāju, nāc starpā. Jā. Mēs zinām, kad būs. Kas te reāli notiek šobrīd? Kur es esmu atnācis? Varbūt tur pasāstīt, kāpēc mēs šeit esam. Jā, tiešām liels prieks, ka jūs visi mēs tā esam sanākuši. Tādā mums ir tāda iespēja, ka mēs nedēļas nogalē, pirms nedēļas nogalas satiekamies un varam palasīt kopā un iedziļināties gan grāmatā, gan visā grāmatas sižetā kopumā caur visādām radošām aktivitātēm. Jā, jo mēs vēlamies izveidot tādu ļoti spēcīgu jauniešu radošo kopienu, un man liekas, tā varētu sākties kā grāmatu klubs. Tāpēc mēs arī gribējām pajautāt, kā jums ir ar grāmatām? Uz jūs vai tu? Man ar grāmatām diezgan labas attiecības. Man patīk lasīt, man patīk iedziļināties visā sižetā un iedomāties sevi arī tā lomā.
Un es esmu ļoti priecīga, ka jūs esat izveidojuši šo klubu, lai būtu iespēja arī dalīties ar manām pārdomām un varbūt atrast kādus, kuri domā man līdzīgi. Es atnācu šeit, bet es baigi nelasu grāmatas, bet varbūt man iepatiksies. Es skatīšos, kā šajā klubiņā ies. Es ar to lasīšanu laikam tad būtu uz jūs, nevis tu. Lasu, es nelasu tik daudz. Par retai reizē varbūt vasarās izlasu obligāto literatūru, bet līdz grāmatas pusē. Man arī tā patika līdzīgi, kad Jā, man arī, es arī grāmatas vispār nelasu. Jā, tā tad es laikam esmu atnācis uz īsto vietu. Vispār tu jau arī vari sākt lēnām lasīt tā kā aktīvāk un aktīvāk, tāpēc jau arī mums šī grupa ir izveidota, lai mēs visi tādu aktīvāk varētu lasīt. Es pieņemsim, pirms grupas lasu, bet mēs tev varam arī pat ieteikt pāris grāmatas, lai tu varētu iesākt. Viņi tagad laikam atnesa kaut ko, lai mēs padarītu. Jā, darbnīca pirmā. Jā, uz to pusi. Mums ir sagatavotas strēmelītes no Kirila Eča dzejas krājuma jaunākā, kas ir ieguva tikko Latgabas balvu. No viņa krājuma te ir tā vasariņa rindas no dzējoļiem. Un no tā var izveidot veselu dzeju. Mēs veidosim dzeju. Varbūt šis jums nedaudz atgādina skolu, kaut kādu grupas darbu, kaut kādu radošo, kur jūs parādāt visai klasē un pēc 5 minūtēm visu par to aizmirst. Šeit tā nav. Mēs arī paši paņemam kaut kādu iedvesmu no tā. Es esmu gatava jums nolasīt. Man viņš ir nedaudz abstrakts, bet jūs sapratīsiet. Debesis vicina rokas, saule lustīgi dejo, putni vienalga lido un nakts tauriņiem nav mainījies. Peldējamies mēs abi. Neviens tevi neskatījās, bet vēlāk rakstīšu par mums kopā pavadīto laiku. Labi pateicis. Par plecu saule aiznes dienu, kad zilā novakarē klusi kā laivas. Tumšākajā naktī tu zinātu. Ezers ir skaistākā, ka pat gaisa vīgriezēs dragā savu ģitāru. Šeit mēs sākam pamanīt, ka dzejoļiem ir tādi izteikti vārdi, tā vārda izvēle ir tāda īpatnēja, tādas, kur mēs neizmantojam pat sarunu valodā. Šīs grāmatas klubiņš ir superīgi iespēja, lai tie no mums, kas nekad nav mēģinājuši kaut ko tādu, mēs varam pamēģināt un pasīties, varbūt mums tas iepatīgs, varbūt mums tāda radošā dzirksts ieslēdzas. Un man šķiet, ka katram cilvēkam ir kaut kāds dzejas formāts, ar kuru viņi var rakstīt dzeju, kas viņus iepriec, un tas ir pats galvenais, man liekas. Tu esi pirmais jaunietis, kur es atstopu, kurš raksta dzejoļus. Tas ir interesanti. Tas ir interesanti. Varbūt tu zini vēl kādus jauniešus, bet viņi vienkārši nedalās. Man liekas, dzeja ir tāda ļoti personīga lieta, kur dažreiz gribu spēlēties, dažreiz ne. Vēl putekļus istabā, kamēr visi sveiki un veseli ar dīvainajiem kaķiem. Es pamanīju, ka te nav vārds, bet te ir bilde. Jā. Ja no debesīm apmaldies kāds šālējies kvass, padungo dziesmiņu kaitina nekas. Wow! Tāds bija labi! Tas labais poēdīgi. Dudina, stiepies pirkstgalos. Neviens uz tevi neskatās, viss ir tā mainījies pa pāriem. Tu dejo tā, tik līdz zeme norietēja šeit. Šeit ir Es tikai aizdomāties tā. Filozofiski ļoti. parasti noriet saule, bet šeit uzliek, ka noriet zeme. Un tas zilais gaiss ir tev visapkārt. Sirds izmēra batutiņš, līgani uzelpo. Skaļāk tev krūtīs, bērzi pieradina sirmus pelnus. Tas tur uzzīmēja. Bērzi un... Tas jau izklausījās pēc reāls dzejas, un tur kaut kāda apakšnozīme arī tam visam bija. Jennifer teica, ka viņai patīk ar atskaņām, un te viņa atrada veidu, kā tās atskaņas tur ielikt. Man liekas, tas vajag. Daži varbūt dod priekšroku rakstīt bez atskaņām, daži vienkārši varbūt nevarēja atrast ar atskaņām. Tā kā šis ir ļoti daudzveidīgi. Ekspresē savas emocijas arī. Simboliku veido. Kāds tad ir jūsu kluba nosaukums? Ņemot vērā to, ka šis ir Jāņa akurātora muzejs, tad mēs nolēmām nosaukt šo grāmatu klubu balstoties viņu personību, un šis sauksies Akurāta lasītava. Un mūsu motto ir Akurējam. Sandijs grib pastīties, kā ir būt uzņēmējiem. Tāpēc es viņu aiziešu iepazīstināt ar baigi kruto džeku. Re, kur viņš arī nāk. Čau! Čau! Ejam pastīties, kā ir būt uzņēmējiem. Davai! Ejam! Es laikam esmu atnācis pareizi. Būs pareizi. Sveiks! Čau! Sveiks!
Sandrs. Raimonds. Nu, nāciet iekšā, skatāmies. Mēs taisam šādas te kravas skrējriteņus dažādām vajadzībām. Pēdējās jūdzes piegādēm, sētniekiem, apkopējiem. Nu, šis te konkrētais ir paredzēts mums pasta piegādēm. Dažādās valstīs viņš ir pabijis ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, Dānijā. Tā bija tālākā vieta, kur uzrādīja ļoti labus rezultātus. Var papētīt. Pirmo reizi uzreiz saprati, kas jādara, lai brauktu. Te mums tāda mazā noliktava stāv mūsu transporta līdzekļi, stāv sakrāsotās detaļas, kaut kādas izējvielas, rezerves daļas. Reku viss sākās ar šitādu dēli. Covid laikā man bija garlaicīgi, es sāku būvēt elektrisko skateboardu priekš bezceļa. Ja man patika braukt ar snovu, bet ne pa trasi, bet ārpus viņas. Un ar to arī iesāku, bija man skateboards gatavs un būtībā to viņi brauca stāvot, te viss izjaukts un viss skrūvēts, bet būtībā stāvēja virsū un stūrēja vairāk ar ķermeni, nevis ar pirkstgaliem, vairāk kā snowboards. Jā. Un tad vienā dienā es te izdomāju, hei, braucot no veikala, būtu jau forši, es varētu arī iepirkumus atvest mājās. Un tad tā ideja tā arī sākās, ka īstenībā produkts bija domāts līdzīgi kā uz ielas pieejami koplietošanas skrējriteņi, ka tu tādu paņem, tikai tev ir ar normāla kravas kasti, kur tu vari salikt savus iepirkumus. Bet beigās tomēr mēs nonācām līdz biznesa klientiem, jo tie ir gatavi šobrīd jau sākt maksāt par savu efektivitātes uzlabojumu un nevis privātie. Privātie, diemžēl, izvēlās kā lētāk aizbraukt mājās. Tas nekas, ka varbūt nav tik droši. Labi, ejam birojā. Un patiesībā viss sākas tieši šeit, kur mēs sākam modelēt, printēt, un tad soli pa solim mēs nokļūstam līdz kaut kādam produktam. Un te uz kompja mēs taisam 3D modeļus, un tad, teiksim, no šī visa kaut kas tiek printēts ārā. Teiksim, aizmugurē lukturīšiem šī plasmasa tiek izprintēta vispirms un pielāgota, pamērīta. Te strādāja pie tāda prototipa motoriem, kas līdz galam, protams, nav un vēl kādu laiciņu nebūs, bet tā ir pirmā versija tikai, kurā es varu redzēt nepieciešamās, teiksim, šķirbas, cik liels viņas ir tās, lai viss iekšā der, lai viss, kas ir jābūt iekšā, ir salikts iekšā, ja? Un tad no šī, tad jau mēs ejam tālāk, un tad ir tāds bišķi tālāk jau attīstīts modelis, bet arī vēl joprojām 3D printēts. Nav galīgais, bet šis man iedod jau izmērus precīzākus, kādus man vajag visam. Man jums ir jautājums. Tu vari man arī uz to uzrunāt, tā kā droši. Okay. Kāds tu pats biji skolā? No skolas laikiem tas vissliktākais bija mobbings, jo man kā mazam bērnam, pusaudzim, man sāk krist ārā mati. Un skolas laikā tu stādies priekšā, cik tas bija briesmīga pieredze, kad tu ej uz skolu un katru dienu tur par tevi smējās, tevi apsaukā visādi. Līdz brīdim, protams, tam visam var pielikt kaut kādu punktu, bet ne tik daudz saskarsmē ar citiem cilvēkiem, kā tu iekšēji sev pieņem lēmumu, kā no rītdienas tā vairs nebūs. Un tajā brīdī tad kaut kas tā iekšēji manī pamainījās, un es vairs arī sevi tā neuztvēru kaut kā savādāk. Tur bija vēl pāris momenti, kur dabūju citu pa muti un tā, bet tas kopumā, zin kā, ir kaut kurš moments, kurā tu esi salauzts līdz pēdējiem, tu vairs neredzi citu iespēju. Un arī citreiz arī kādreiz aizdomājoties, kādreiz puikas sakojās tur vai ko, kas viņam notiek mājās tāds, ka viņš grib atnākt uz skolu un tevi bakstīt. Un tevi aiztikt. Respektīvi, patiesībā tas, ka viņš tevi aiztiek, neko nepasaka par tevi, bet tas pasaka par viņu. Un to saprotot, tu tā, hei, faga, come on, kurš no mums ir cietējis? Cik gados tu nolēmi savu dzīvi saistīt ar uzņēmējdarbību? Īstenībā es nenolēmu, tas tā notika. Jo es iesāku agri kaut ko darīt, lai piepelnītos, un tā lēnā garā es sapratu, ka es īstenībā esmu slikts darbinieks. Jo man patīk lietas darīt pa savam, man patīk mainīt lietas. Un tas, man liekas, tas lielākā burvība uzņēmējiem un lielākais sots. Tu vari darīt, ko tu gribi, kad tu gribi, bet tu to dari visu laiku. Tev sestdiena, svētdiena,
Un tu esi turpat jebko, bet visu laiku. Tu pats kā dibinātājs arī dari melno darbu? Es nāku šeit, metinu slīpēju, ja vajag. Nu, tā kā dibinātājs nenozīmē, ka tu neko nedari, vai ne? Es nāku pa vakariem citreiz gan saslīpēt kaut ko, gan arī metināt. Jo savādāk jau tu nevari paspēt visu izdarīt. Zin, kā, ir tikai tik cilvēki, cik ir. Un citreiz nāk naktīs līdz 2, līdz 3, un visi nāk no rīta. Un tad arī pirmais darbā jau, vai ne? Ko nozīmē būt dibinātājiem? Kādiem mācību priekšmetiem vairāk jāpievērš uzmanību, lai es gribu savu dzīvi saistīt ar uzņēmējdarbību? Viennozīmīgi matemātika, es teiktu, bet lielos vilcienos tie, kuri tev patīk. Jo tu nekad nedarīsi to, kas tev nepatīk. Tu darīsi tikai to, kas tev veidos, pildīs un darīs tev laimīgu. Nu, tad kā gāja? Tu tomēr uzņēmēji darbība ir tā pareizā opcija. Es domāju, ka noteikti, jā. Man ļoti interesē gan viss, ko viņš stāstīja par to, kā viņš vispārīgi izdomāja ko šādu, gan pastāstīja par saviem iepriekšējiem prototipiem. Kopumā, man liekas, reāli ļoti labi. Tā tad bija vērtīgi. Bija ļoti vērtīgi. Pat ja citi saka, ka nekas nesanāks, bet sapnis ir dzīves, tad ej un dari. Tāpēc, ka labāk ir izdarīt, nekā vēlāk nožēlot. Šis bija raidījums Klase. Tiekamies jau pēc nedēļas. Čau!